Svin savas neatkarības 90. gada dienu. Atbildot uz Lietuvas prezidenta Valda Adamkus ielūgumu svinībās piedalās arī Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers, Igaunijas prezidents Tomas Ilves un Polijas prezidents Lechs Kačiņskis. Viļņā šobrīd atrodas arī mana kolēģe Elīna Vītiņa, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Sveika, Elīna! Sveiki, Ivo! Es ceru, ka Rīgā šī diena bija tikpat skaista, saulaina, tiesa gan augsta, kā pat laban Viļņā. Un šobrīd es atrodos Viļņas katedrāles laukumā, un noteikti jūs redzat un dzirdat, ka man aiz muguras svētki turpinās, jo notiek svētku koncerts, un augstums nav aizbēdījis cilvēkus, kuri grib turpināt priecāties. Un man karodziņš rokā šis te Lietuvas nav veltīgi, jo šodien Lietuvas svin 90. dzimšanas dienu, bija ieradušies arī abu Baltijas valstu prezidenti un arī Polijas valstu prezidenti. Un es domāju, ka šodien svētku mirkļus sajūta ne tikai Lietuvas prezidents, bet arī viņa uzaicinātie kolēģi. Kāpēc? To skatieties turpinājumā, jo mēs mazliet atskatīsimies uz to, kāda bijusi šī diena. Ir pirmā no Baltijas valstīm, kas jau sasniegusi apaļo gadskārtu. Šodien tās svin neatkarības 90. gada dienu. Visi ielās sastaptie lietuvieši atzīst, ka šodien tiešām valda svētku sajūta. Vecāka gadagājuma cilvēkiem to varbūt mazliet nomāca pagātnes pārdzīvojumi, taču neatkarības gadskārtas svinēšana tāpēc jau nesot bēdīgāka. Neoficiāli šo dienu svinējām visu laiku, bet tad nevarēja karogu vilkt. Mēs to likām tik un tā un atzīmējām vienmēr. Dvēselē visiem bija svētki, pat esot Sibīrijas nometnē. Tur svinējām un himnu dziedājām nepārtraukti. Es ne tikai gaidīju šo dienu, bet arī par to cīnījos. Es pats 13. janvārī stāvēju pie Seimas pretīm Krievu tankiem. Šie svētki man ir nevien runās, bet arī darbos. Šie svētki man ir ļoti nozīmīgi. Vienmēr gribu būt Lietuvā un tos svinēt. Jau no bērnības man tas simbolizē mūsu brīvību un arī Latvijas un Igaunijas brīvību. Svētki ir ne tikai Lietuvas iedzīvotājiem un valdībai, bet arī pārējo Baltijas valstu vadītājiem. Atsaucoties Lietuvas prezidenta Valda Adamkus ielūgumam, svētku un darba vizītē Viļņā ieradās arī Igaunijas, Latvijas un Polijas prezidenti. Emocionālākais brīdis bija Lietuvas prezidenta pils laukumā. Skanot katras Baltijas valsts himnai, svinīgi mastā tika uzvilkts gan Lietuvas, gan Igaunijas, gan Latvijas karogs. Vēlāk visi pulcējās Viļņas katedrālē, kur notika svinīgais dievkalpojums. Svētku kulminācijas brīdis militārā parāda Viļņas katedrāles laukumā. Tās laikā pārlidoja arī norvēģu gaisa spēku iznīcinātāji, kas šobrīd patrulē Lietuvas gaisa telpā. Polijas un Baltijas valstu prezidenti teica arī apsveikuma runu. Latvijas prezidents Valdis Zatlers bija vienīgais, kurš to bija iemācījies lietuviešu valodā. Mēs esam vienintelis divi izlikusios baltu tautas. Mēs esam vienīgās baltu tautas pasaulē, tāpēc lietuviešu veiksmes un uzvaras uztveram kā savējās. Grūtos brīžos esam bijuši kopā, arī atmodas laikā. Tāpat mums vienam otru jāatbalsta arī tagad, 18 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Savienojot patīkamo ar liederīgo, valstu vadītāju darba pusdienās pārunāja arī aktuālos jautājumus, tajā skaitā Ignalinas atomelektrostacijas projekta virzības gaitu un arī visām 4 valstīm kopīgos vēstures skaidrošanas aspektus starptautiskajā sabiedrībā. Jāsaka, ka nākamie svētki Baltijas valstīm ir pavisam drīz, jo 24. februārī savu 90. dzimšanas dienu svinēs Igaunija. Un kā jau mēs visi zinām, 18. novembrī Latvijas neatkarības proklamēšanas gada dienu svinēs arī Latvija. Cerams, ka tā būs tikpat krāšņa un priecīga, kā šodien šeit, Viļņā, Lietuvā.
Paldies, Elīna! Tā bija mūsu korespondente Elīna Vītiņa, kas no Viļņas ziņoja par Lietuvas neatkarības 90. gadadienas svinībām.